Denāriju sešnieks taisnā pozīcijā. Kad denāriju sešnieks izkrīt taisnā pozīcijā, tas norāda uz harmonisku enerģijas apmaiņu jaunajā gadā. Šī kārta simbolizē līdzsvaru starp došanu un saņemšanu, materiālu stabilitāti un iespēju dalīties ar saviem resursiem. Attiecību jomā denāriju sešnieks liecina, ka harmonija attiecībās būs atkarīga no abu pušu līdzsvarotas miedarbības. Ja esi attiecībās, šī kārta norāda, ka tu un partneris dalīsieties savā laikā, emocijās un resursos, veidojot dziļākas un jēgpilnākas attiecības. Tas var būt arī laiks, kad saņemat viens no otra atbalstu, piemēram, palīdzību sarežģītos brīžos. Ja esi viena, šī kārta liecina, ka tu vari satikt kādu, kurš ir gatavs dot tikpat daudz, cik tu, veidojot līdzvērtīgas attiecības. Darbu un finanšu jomā denāriju sešnieks sola līdzsvaru un finansiālu stabilitāti. Iespējams, tu saņemsi pelnītu atzinību, paaugstinājumu vai kādu citu materiālu atlīdzību. Tāpat šī kārta aicina arī tevi būt dāsnu. Palīdzība citiem var negaidīt atgriezties pie tevis dubultā. Ja meklē jaunas iespējas darbā, tās var rasties, ja esi atvērta un gatava sadarboties. Un atceries, denāriju sešnieks tev saka, ka dzīve ir kā bankas konts. Lai būtu no kā ņemt, tajā jāieliek. Kā saka, dots devējam atdos. Šogad dalies un esi atvērta saņemšanai. Denāriju sešnieks apgrieztā pozīcijā. Kad denāriju sešnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, tas norāda uz iespējamu nelīdzsvarotību jaunajā gadā, īpaši došanas un saņemšanas jomā. Tas var liecināt par situācijām, kurās jūties izmantota, vai arī pati esi pārāk skopa pret citiem. Attiecību jomā apgrieztais denāriju sešnieks var norādīt, ka viens no partneriem attiecībās dod vairāk nekā saņem, radot disbalansu. Ja esi attiecībās, šī kārta aicina pārdomāt, vai jūs abi ieguldāt vienlīdz daudz enerģijas un uzmanības. Ja esi viena, šī kārta liecina, ka varētu būt vilinājums piekāpties savām vērtībām, lai tikai iepatiktos kādam citam. Tas ir brīdinājums saglabāt pašcieņu. Darbu un finanšu jomā apgrieztais denāriju sešnieks var norādīt uz grūtībām pārvaldīt resursus vai uz izjūtu, ka tu ieguldi daudz, bet nesaņem pietiekamu atlīdzību. Tas var būt laiks, kad jāpārdomā, kā tu sadali savus resursus un kam tos uztici. Finansiāli šī kārta aicina izvairīties no nevajadzīgiem tēriņiem vai aizdevumiem, kas var radīt zaudējumus. Un atceries, apgrieztais denāriju sešnieks tev saka, ka bagātība ir ne tikai naudā, bet arī prasmē dot un saņemt ar prieku. Kā saka, skopums tā ir bagātības ēna. Šogad mācies būt taisnīga gan pret sevi, gan citiem.